tas mums ir alus saldējums, kuru mēs visu laiku vedam uz Berlīnas zaļo nedēļu, un kura dēļ Latvija bija ierindota 5 pasaules brīnumu, tā kā parādīja Berlīnas televīzijā, ka Latvijā ir 5. pasaules brīnums starp Norvēģu pūdētajām sīķēm un krokodilu burģeriem un vēl te dažādiem ēdieniem. Mums ir tā kā alus saldējums Latvijā. Jo barona laikā mēs bijām Kurzemē. To jūs jau zināt, jūs laikam nostījāties. Nē, mēs zinām to, ka jebkurā vietā Latvijā, kur aizbrauc, pat Rēzeknē saka, šeit ir Latvijas geogrāfiskais pierādījumi. Mēs mīļot raidīt, bet kolkas raks ir Eiropas centrs, kolkas raks. Nu tad nekā Rēzekne nevarētu sanākt Latvijas centrs, tikai Skrīveri. Jā, uz hercogu laiku mēs bijām oficiāli Kurzemē skaitījāmies. Pēc tam nāca padomju laika, tad mēs bijām Vidzemē. Pašreiz mēs oficiāli esam Zemgalē. Pilnīgi oficiāli esam pārcelti. Un ja jūs pie Klidzijas braucāt, jūs noteikti izlasījāt plakātu, kas iet sveicināti Latgalē. Tad lejā pie Pilskalna pusīte ir Latgaļu apmetņu vieta, un otra pusīte turpat pie Pilskalna lejā ir Daugavas lībieši. Tā ka ļoti draudzīgi sadzīvoja abas ciltis. Ar gostiņiem, tas pats. Gostiņos ir līdzīgi, jā. Kaut gan tā saka, kā ar to aiztrauks Pilskalnu to otru pusīti, kas iet uz austrumiem, sākas jau Latgala. Jā, un tātad šeit bija tie Daugavas lībieši. Vau, rekā, jā. Vienā klasē, starp cik klases biedrenes. Viņa jau toreiz bija izcila literāte. Jā, un es biju vienkārši palaidīga meitene ļoti. Bet toreiz mums obligāti bija jālasa upīts. Un ja man jāsaka, es toreiz vasarā strādāju botāniskajā dārzā un vilcienā braukājot no Skrīviem uz to Salaspili, es to Zaļo zemi arī izlasīju. Un es biju pārsteigta, jo es domāju, ārprāts, un to jau neviens nevar izlasīt, tā jau šausmu grāmata, visi runā, ka tas ir ārprāts. Un ja man jāsaka, es viņu izlasīju gandrīz ar lielāku interesi, nekā bija jālasa. Tur vēl cita tādai literatūra, kas bija man ļoti pat patika. Un skrīverieši uz upīti bija šausmīgi apvainojušies, varbūt tāpēc viņš bija aizbeidzis vispār uz Rīgu prom. Jo viņš darīja tā, viņš tā nosēdās maliņā un viņš tā vēroja. Viņš neko īpaši neizdomāja, viņš vēroja. Un tad viņš to perfekti atainoja. Ja viņa šeit brauca, visi literāti kādreiz brauca, un tad viņa skrīveri, par cik šeit ir tāds nedaudz kalnains, tas bija iesaukuši skrīveri par mazo Šveici, jo mums tādi gleznaini skati, ko pabraukts pa skrīveru ceļiem. Varbūt viņi varētu būt tā labāk izkopti, bet vienalga viņi ir skaisti. Jo viņš atainoja vispār skrīveri dzīvi. Kā man mamma teica, tad Zaļajā zemē tas notikums ar to 100 latu banknotu dedzināšanu esot bijis patiesas notikums, un tā rago braukšana arī esot bijis patiesas notikums. Un tie skrīverieši vispār bija tā apvainojušies uz upīti, jo viņi pilnīgi atpazina sevi no mata galiņa līdz pēdām. Tikai 2 litri, šausmīgi maziņš. Un tad mēs, lai uztaisītu kaut kādus 60 litrus saldējuma, tad mēs strādājām no 8:00 līdz 10:00 vakarā, jo tikai 2 litri pa pusstundiņai sasalst. Un tas bija milzīgs darbs. Un tad, kad mēs sākām gatavot šo saldējumu, mēs vispār nesapratām, ko mēs īsti darām, jo es esmu nekādā veidā nesaistīta ar pārtiku pēc savas izglītības, un mans vīrs vispār ir elektriķis, inženieris. Tagad tas ir tīri hobija līmenī. Un tad mēs nesapratām, ka tas nebūs tik vienkārši arī izdarāms, jo pasauli iet uz priekšu un viss mainās. Un, lai dabūtu to veco labo saldējumu garšu, tad viņi ir jāvāra, piens ar cukuru jāvāra, lai viņš karamelizējas un iegūst pats dabīgā veidā šo te interesanto karamelīgo garšu un arī struktūru un vispārējo. Un tad izrādās pasaulē vispār tādus katlus vairs neražo, kas vāra saldējumu, ir tikai sildīšanas metode līdz 85 grādiem. Un šādu katlu mēs vēl ceram nopirkt, bet tā kā mēs ļoti lēni attīstamies un negribam ņemt lielus kredītus, tad tas katls mums vēl aizvien ir lielais sapnis, nākotnes sapnis. Un tāpēc mēs paši vāram savu kondensēto pienu vecā armijas katlā, termokatlā, lai varētu dabūt šo te garšu. Mājas saldējumu, kāda bija mana vīra ideja, tas nozīmē, ka mēs nevāram to saldējumu mājās garažā pie suģu spalvām, bet gan šeit. Bet tas nozīmē, ka vāram no tiem produktiem, kas ir katram virtuvē. Piens, cukurs, olas, sviestiņš, ja vajadzīgs savas odziņas, kuras paši arī pārveidojam biezenītī.
Jo ievārījums no pūres atšķirās ar to ievārījumu, ko jūs paši mājās sev izgatavojat. Ja? Pirmais saldējums esot gatavots tā, ka Ķīnas imperators aizsūtīja savus kalpus augstajos kalnos, lai atnes sniegu, ledu, un tad ir sajaukts kopā ar augļu sulu, ogām un pagatavots. Otrs variants vēl ir aprakstīts vēsturē, ka braukuši esot jūrā ar laivām, iesējuši talvās aizbergus, kurus apvilkuši, lai to ledu varētu iegādāt. Un tad nākamais saldējums uzreiz esot tā kā no rīsu piena radies. Nu tā, un tad pēc tam tas ir aizceļojis uz Itāliju, jo Ķīnas imperatoram gūstā ilgu laiku bija Marco Polo. Un tad, kad viņu atbrīvoja, tad viņš aizveda šo receptu un dažādus citus salinājumus, kā kompasu un vispārējo uz Itāliju. Tik smuki paņemt, kā Gaidis to darīja. Viņam tomēr ir aristokrātiskas manieres. Es jums to tad nāku piepalīdzēšu. Nē. Izskatās, Dāmām varbūt spadošu tālāk. Labi. es vēl varu. Jā. Lai Dievs nogrābtas. Te ir kaut kas tāds. Uzliks un tu nobildes. Kādam sastāst. Vismīļākais silaviņā. Vai ne? Pats Dievs viņu radīs. Un tādu saldējumu sauc par granitu, jo viņš ciets kā granīts. Un tad mēs varam sataisīt saldējumu no piena, varam pielikt klāt saldo krējumu, tad būs plombīrs. Un tad mēs varam sataisīt tikai no krējuma, no dzelteniem, būs gogala mogeļa saldējums, kas ir latviešu izsenis tradicionālais saldējums. Un tad ir saldējums, ko taisa tikai no ociņām, tas ir sorberts. Tā ir ļoti populārs, ja? Un ja pie šī sorberta pievienot klāt olu baltums, ko mēs esam arī paši tā kā atklājuši, tad sanāk mums tāds kā zefīra saldējums. Un tad mēs varam uztaisīt saldējumu no dažādiem skābu produktiem, kā kefīrs un skābais krēms un paniņas un labdaris un visi šie te, ja, kas ir rūkstošie ar tām baktērijām, kuras ar citu saglabā savu ietekmi. Un, kā jogurti saldējumi un tādi. Tūkstošiem. Var uztaisīt. Un tad ir arī sāļie saldējumi, vai tad ne? var uztaisīt no alus, no vīna, un tad mēs esam paši izdomājuši jau tādus un esam viņus nosaukuši par sāļajiem. Kaut gan patiesību sakot, viņi nav sālīti, viņi ir saldskābi, pamarināts gurķītis, piemēram. Kā piemēram saldējums ar mārutkiem, saldējums ar sinepēm, ko var ēst klāt pie zivīm, ēst klāt pie gaļas. Es jūtos kā padomu cilvēku Budapeštā. Saimnieks Valdemārs! Viņš pie galda Ja mēs runājam par rūkiem, salasgrība Ar ko? ar jūru, ar zvejniekiem, ar kājām. Brīvais Vilnis jums starp Jā, bravo! Un brīvā